Es gribu pirmkārt pateikt jums paldies, jo tieši jūsu dēļ mēs te cenšamies. Arī šodienas spēlē, man liekas, bija pasaules čempioni cienīgi momenti. Noteikti varu pateikt, ka tas tiešām bija stiprākais pretinieks, pret ko mēs spēlējām. Man liekas, tas divas stiprākās komandas bija. Noteikti es varu pateikt, ka mēs arī bišku stiprāk sastāvā esam. Un palielam diezgan optimāls bija sastāvs. Es domāju, uz 90% tas ir pamats sastāvs. Varu noteikti pateikt, tas tiešām bija grūts, bet ļoti gaidīts. Un tiešām mēs esam visi priecīgi par to, ka esam sasnieguši. Pats pirmais, protams, ir, kā mēs saprotam, ir pati komanda. Komanda sastāv no cilvēkiem, tātad pats galvenais ir cilvēki. Galvenais, lai visi slimotu par savu komandu, tātad mums ir par purciema. Mēs esam viens vesels organisms, un līdz ar to mēs uz to mērķi esam gājuši katru gadu. Teiksim tā, nebija viegls tas ceļš, bet katru gadu mēs ejam uz pirmo vietu. Šogad mēs arī bijām plānojuši. Labi, mums neizdevās, kaut kādas organizatoriskas problēmas ir bijušas, cilvēku problēmas ir bijušas, bet jebkurā gadījumā komanda ir palikusi, un es ceru, ka nākošajā gadā mēs, protams, savus mērķus izpildīsim un dabūsim to pirmo vietu. Rīgas apkaimju futbola turnīra 2026. 5. sezona. Jubilejas sezona. Pirmā vieta Koldraja komanda. Zin kā, man liekas, ka šis turnīrs beidzot nebija ļoti smags no organizatoriskās puses, jo mums ir otro gadu ostā kā sponsors. Un mums jau ir izstrādājusies sadarbība. Man patīk, ka tā vizuāli izskatās jau tā kā mums ir premium čempionāti. Mums no ostas puses ir prieks, ka arī apkaimes ostā riņķī ir sportisks. Mēs no savas puses varam dot kaut kādu nelielu artavu, lai tas attīstītos. 5. gads, man liekas, ir jau reāli labi. No vienas puses, un otras puses, man liekas, arī svarīgi tas, ka cilvēkiem ir dzirksteli acīs, viņiem patīk. Tas nozīmē, ka šis nav kaut kāds profesionāls piespiests stāsts. Tas nozīmē, ka tā ir brīvprātīga darbība, un man liekas, ka tā ir labi. Paldies!